Čau visiem Latvijā, šeit Krišjānis. Ir trešdiena, 22. oktobris, lieliska diena, un es nolēmu jums parādīt Vašingtona Universitāti St. Louisā, ASV, kur pašlaik studēju. Tātad šī ir Vašingtona Universitāte St. Louisā, centrālā ēka, saucās Brookings Hale, celta apmēram ap 1900. gadu, veidota pēc Kembridžas trīsvienības koledžas parauga. Un interesanti, ka visa universitāte, pilnīgi visas ēkas ir veidotas pēc šīs ēkas parauga, un viss, kas atgādina šo universitāti. Šis ir lielais ģerbonis. Washington University in St. Louis, Danforth campus. Danforth bija universitātes viens no galvenajiem rektoriem apmēram 20 gadiem, pēc kā vēlāk tika pārsaukta universitāte. Šādi izskatās ieeja. Un šis ir centrālais laukums, kurā notiek dažādi pasākumi, tā skaitā izlaiduma ceremonija. Šis ir mans velosipēds, uz kur es tagad kāpšu un došos parādīt universitāti. Tātad, kā es minēju, Vašingtona Universitāte St. Louisā ir dibināta 1853. gadā un tiek uzskatīta par vienu no labākajām ASV universitātēm. It sevišķi nozīmīga ir tās bakalaura programma, kas tiek ierindota 15 labāko ASV universitāšu vidū. Un tāpat ļoti nozīmīga ir medicīnas skola, kas ir top 5 ASV skolu vidū. Kā rezultātā arī universitāte ir ieguvusi vairāk kā 20 Nobela prēmijas. Un tādēļ arī šī skola ir slavena. Savukārt juridiskā skola, kurā es mācos, arī ir top 20 labāko universitāšu vidū. Tagad mēs dodamies pa vienu no galvenajām ielām, manas fakultātes juridiskās skolas virzienā. Šādi izskatās studenti, kas dodās uz mācībām. Mēģināsim apbraukt. Šī ir Olina bibliotēka, universitātes centrālā bibliotēka. Bibliotēkas priekšpusē ir Džordža Vašingtona statuja, kura vārdā arī skola attiecīgi ir nosaukta Vašingtona Universitāte. Tūlīt mēs sasniegsim Grejama kapelu un statuju, zaķa statuju, kas ir diezgan interesanta, saucās Thinker on a Rock, domātājs uz akmens. Kāds students, viņam ir pat uzšuvis džemperīti. Interesanti, ka šī statuja atrodas šeit. Un šī Grejama kapela. Tad statuja atrodas Vašingtona Universitātē, atrodas Ajovā, atrodas Vašingtonā, Kolumbijas apgabalā, kā arī Utrehtā, kur es studēju savā apmaiņas programmā. Līdz ar to paradoxāli, ka esmu nokļuvis tur, kur atrodas 4 no šīm statujām. Šeit kāds cilvēks atpūšās guļam tīklā. Šeit cilvēki sauļojās, izbauda rudens sauli, apmēram 16 grādi. Pretī redzam, manuprāt, fizikas un ja nemaldots, Āfrikas studiju centru.
Tā, griežamies. Viens no centrālajiem laukumiem, kur vakaros tiek spēlēts futbols. Ne kā sporta spēle, kā sporta spēle, bet izklaides nolūkā, nevis profesionāli. Tam ir paredzēts cits laukums. Un atkal Grējama kapela no otras puses. Šeit redzam, ka tiek piegādāta pārtika universitātes kafejnīcām, kā arī viena no universitātes centrālajām ēkām saucās Danforta centrs, kur notiek visādi sociāli pasākumi, ēšana un tam līdzīgi. Interesanti, ka šī ēka būvēta 2009. gadā. Izskatās tieši tāpat kā ēka, kas būvēta pirms 100 gadiem. Otrā pusē mēs redzam šogad, pat 2014. gadā pabeigto biznesa skolu, Olina biznesa skolu. Tad mums ir gan Olina bibliotēka, gan Olina biznesa skola. Un šeit tālumā mēs redzam divas juridiskajai skolai piederošas ēkas. Viena tuvākā ir Sīgla hale, un tālāk ir Anhauzera Buša hale. Interesanti, ka abas arī ir būvētas viena pagājušā gadsimtā, viena šajā. Sīgla hale ir būvēta 2009. gadā, bet Anhauzera Buša hale 1997. gadā. Tad viss ir salīdzinoši jauns, universitāte attīstās, viss ir moderni. Un ir interesanti būt šeit, jo viss izskatās līdzīgi kā 17. gadsimtā Anglijā, bet Amerikā. Jā, un tātad šī ir juridiskās skolas zona, ja tā varētu teikt. Un šeit es mācos. Jep. Tad tā, uz drīz tikšanos. Es ceru, ka jums patika ekskursija. Tā.